esam izvēlējušos šo burvīgo meiteni, kuru mēs novedīsim līdz superīgam brūnumam, līdz Valentīna dienai. Līva, tu izskaties fantastiski ar šo iedegumu šajā kleitā, sapucējusies. Kā tu vispār jūties? Kā tu jūties par šo dienu, kad mēs tev esam sagatavojuši Valentīna dienai? Paldies, pirmkārt jau par komplimentiem un tas, kā es jūtos noteikti ne tikai man teica, ka es izskatos skaisti, bet arī jūtos skaisti. Un, tas, kas man šajā projektā visvairāk patika un patiesībā iedvesmoja, bija šie cilvēki, kas šeit ir. Kad, man liekas, ka Sunlight studijā strādā ļoti saulēnas meitenes. Un, tas noteikti ir tas, kas man arī ļoti paliks atmiņā. Un, kad katru reizi bija tāds prieks nākt. Un, protams, es redzēju arī savas vizuālās pārmaiņas, kas mani priecēja. Varbūt mēs lauzām kādu tavu stereotipu, kas bija līdz šim. Varbūt tev likās, ka tur, nezinu, viss ir slikti pēc tam, vai šobrīd jūties pavisam savādāk par kaut ko? Mans stereotips bija par to ādas mitrināšanu, laikam arī nedaudz, jo es biju dzirdējusi, bet man tā kā likās, ka tas ir tā. Bet patiesībā, par cik man šis projekts bija tāds, ka man tas ir kā tāds uzdevumiņš, mitrināt to ādu, es baigi sapratu, ka tas tiešām strādā. Man liekas, Līva, ka šis projekts tev nav tikai par sauļošanos, par iedeguma iegūšanu. Man ir tāds sajūta, ka šis tev ir kaut kas vairāk atvēris kaut kādas iekšējās čakras, kāda trešā acis kaut kur ir atvērusies. Man nāk no tevis tāds foršais vairs. Jā, noteikti arī. Tā bija liela uzdrīkstēšanās no manas puses, jo kameras priekšā es jūtos ļoti nērti. Bet šeit es pārkāpu. Mani meitenes spēja atvērt. Es domāju, ka tā bija liela arī nozīme komandā. Kad ir profesionāli, un es to noteikti katru reizi jūtu. Es jūtos ļoti brīvi. Patiesībā sievietēm vajag ļoti maz, lai viņas justos priecīgākas, pārliecinātākas un drošākas. Un lai pašām arī, ka vajag tik īstenībā maz, lai tā sieviete pieiet pie tā spoguļa no rīta un viņa priecātos par to, ko viņa redz. Un tā nav runa tikai par ārieni, bet tā ir arī runa, ka tajā brīdī, kad tu parūpējies par sevi no āra, tu tajā brīdī arī paudi rūpes par iekšieni, un tas nav tikai ārējais. Tagad mēs paskatīsimies sirsniņu pēc 8. sauļošanās reizes. Aicināt! Grand finālē! Jā! Redziet, ziema, vasara. Mēs Sunlight ar Sunlight esam redzējuši tev ideālo iznākumu, manuprāt, un tagad mēs Līvu laidīsim tālāk, jo viņai jāiet uz randiņu, jo šāda sieviete apceļsies nevar vienkārši iet mājās, viņai obligāti kaut kur jāaiziet un jānosvin šī skaistā mīlestības svētki. Ejam! Tālāk, sirsniņa, tavam ceļam, lai viss ir superīgi, un tiekamies nākošajās reizēs. Paldies!